Nodz kungi, dāmas, zēni un meitenes. Atkal esmu tādā te Latgales Seklajā ezerā. Īstenībā tas ir tas pats ezers, par ko iepriekšējais vidžiks, tikai no citas puses ejos ar šitādu te Striker Pro vizulīti lēti grimstošu. Un veicinu kaut ko pierunāt. Starp citu, kā jūs man otrajā pusē dzirdat, pārdomas man ir tādas, ka vai nu man vajag pirkt to mikrofonu GoPro bezvadu DJI vai kā viņš ir pareizi saucās. Vai jūs dzirdat man normāli un tas tā ir lieka naudas tērēšana? Kā jums liekas? Lūdzu, uzrakstiet komentāros. Ja šitas video ir ielikts kādā citā platformā, es tik mīļš pārnācu uz YouTube un uzspied kanālu abonēt un pirksteņu, lai es zinu, vai vispār ir vērts YouTube'ā to likt vai nelikt, jo tos vidžiks jau pa lielam es taisu tikai priekš jums. Kaut kā tā, mēģinam kaut ko pierunāt. Tādā smukā, saulainā pievakarē, vējainā. No tāda skaistuma nāk ārā. Bet tie nav 50 jau. Jālaiž atpakaļ būs kārtējais. Kārtējā atlaistā zivtiņa būs. No viena zivtiņa atkal palaidā vaļā. Mēģināsim atrast mēru. Kaut kā izskatās, ka šovakar mēra te nebūs. Ka te ir tikai bezmēri šovakar atnākuši. Vai arī vējš viņas sadziņas viss šī krastā. Neko turpināsim meklēt. Vēl stundiņu un tīšos projām no šajienā. Nu, es šovakar sagaidīšu savu buliezi. Ai, tas, nē, tā ir zāle. Zāle? Jā. Jā, kaut kur veiksmīgi met un ieķērās mans Striker Pro. Laburīt brauksim mēģināt dabūt ārā viņu. Piepeldēsim atpakaļ klāt, būsim visu zivis tagad izbaidījuši. Bija forši nostājies. Nu jā. Kā vienmēr uz pēdējiem metieniem notiek kaut kāda figņa, bet tas laikam visiem tā ir laivu labi, kad var... dabujām ārā ideāli. Nāc ārā. Nē, nedabujām ārā. Jā, laikam, ka es palikšu bez savējā mānekļa. Dīvaini, es te izmētāju pirms tam krustām šķērsām. Nebija te neviens zacek. Nu. Jortva vispār iekšā. Dabūju ārā, super, Es jau domāju, būs viss. Nu, tagad tad palikšu šeit, pamētāšu uz to pusi. Man jau tāds būtu bijuši 10. Oj. Šitā, ka pats nedabūju āķi rokā. Mīnus stanziņas. Jā. Nu, pa stanziņām jau pats. Zigās stanziņas īstenībā nav baigi žēl. Tās bija parastās stanziņas, tur pa 3 eirikiem, nekas tāds. Jo man normālās ir atstāts mājās. Bet īstenībā jā, visam ir jābūt pieāķētam. Tā kā man atslēgas mašīnas ir ar šito striķīti klāt.
pieāķēts, ja, nu, ideāla lieta copē, nu, nekad nekas nepazūd. Jo tāpat varētu, ja kā viņas mēģināt izciksēt ārā tās stangas, bet ēst, tad labāk pamētāšu spinningu nekā tagad 2 stundas mēģināšu viņus tur izciksēt un iespējams, kad neizciksēšu. Ja būtu magnētiši līdz tam mierīgi, bet, nu, man nav pašlaik magnēti. Tāpēc, tā. Tie, kas iesācēji, varbūt ir ņemat vērā, kad piesieniet maksimāli visu, ko var piesiet. Atslēgas, knaiblītes, nazīti, vai pie apģērba, vai pie somas pieliekam klāt un ideāli vispār. Tad nekas nepazudīs. Draugi, ir tagad mērs laikam. Nē, nav mērs, sīks sūds. Veldi. Nu ko, vīri, šodien man beigusies, kāpēc atkal vīri? Nu ko, skatītāji, šodienas diena man ir beigusies, ļoti daudz zemēri, bet pašā vakarā pieteicās pusotriniece, un es esmu galīgi priecīgs, man ir pilnībā diena izdevusies. Maz izmēru izspēlu tālāk, protams, bet pusotrīt es ņemu sev līdz uz pannas. Līdz citiem manī video.